Tā. Lai to parādītu, izmantosim kaut kādu atkal logisim. Tad mums ir arithmetic logic unit. Un mums ir general purpose register. 2 bloki, kuri savā starpā ir ārkārtīgi cieši saistīti. Jo arithmetic logic unit, jeb procesora kodols, mikrokontroleru gadījumā pilnīgi noteikti ir spējīgs paņemt skaitlīšus un saskaitīt, sareizināt vai bitus pabīdīt tikai skaitļiem, kuri atrodas kādā no procesora kodola reģistriem, no tiem general purpose registers. Ja mēs gribētu, pieņemsim, apstrādāt skaitļus, kas ir kaut kādā ārējā atmiņā, piemēram, ramā, tad vispirms no rama ir jāpaņem un jāiekopē general purpose register blokā kādā no reģistriem, un tikai pēc tam tos skaitļus var saskaitīt, un tikai pēc tam var nosūtīt atkal uz ārējo atmiņu. Ja? Tad procesoru kodolā ir tikai daži tādi reģistri. ATML procesoros 32, ARM procesoros 16, Intel procesoros tikai 4 vai līdz 5, un tā tālāk. Tad mums ir, atgādinot, General Purpose Register bloks, kurā ir tās atmiņas šūnas, tie reģistri 8 gabali, piemēram, šajā gadījumā. Mēs varam izvēlēties, kuru no tiem reģistriem padot uz A izeju, kuru padot uz B izeju. Un tās A un B izejas mēs varam vienkārši pa taisno pieslēgt pie Arithmetic Logic Unit ieejām. Arithmetic Logic Unit sagaida 2 skaidrus A un B, un šis dod ārā kā 2 A un B. Nu labi, tad savienosim. Tātad no General Purpose Register bloka iziet ārā 2 skaitļi, neiet Arithmetic Logic Unitā iekšā. Un tam pašam General Purpose Register viņam ir arī ieeja dati, kurus ierakstīt kā rezultātu. Piemēram, mēs gribam saskaitīt 2 skaitļus reģistru numuru R1 un R2, tad mēs padodam R1 uz A izeju, R2 uz B izeju, un summa nāks iekšā šeit. Un tas nozīmē, ka tajā Arithmetic Logic Unit izeja, kur krīt skaitlīši ārā, rezultāts, iet iekšā General Purpose Register ieejā. Un tālāk mums ir tam GPR 3 select signāli. Mēs izvēlamies, kurā reģistrā ierakstīt rezultātu, no kura reģistra ņemt skaitlīti A un no kura ņemt skaitlīti B. Un tos visus mēs varam kontrolēt kaut kādā veidā, kuru jūs drīz uzzināsiet. Tad mums ir vajadzīgi 3 kontrolas signāli. Pirmais ir, kurā reģistrā ierakstīt. Nu, tad tā es viņu arī nosaukšu. Tātad ADDR W, tā kā address write, 3 biti, jums 8 reģistri, tad, lai var izvēlēties jebkuru, šādi te. Tālāk mums ir vēl viens līdzīgs signāls, kas ir adress A. Tātad mēs izvēlamies skaitlīti A, izmantojot šo te signālu. Un pēc tam mums vajag arī tādu pašu, lai izvēlētos skaitlīti B. Adrese priekš B. Nu, lūk. Adreses B selektētājs, izvēlētājs. Tā, tagad vēl tam General Purpose Register ir bits, ar kuru mēs ieslēdzam vai izslēdzam rakstīšanu. Piemēram, ja procesors kaut kādas citas lietas dara, tad to enable write mēs vienkārši turam zemu, pat ja procesorā kaut kas apkārt notiek, tad reģistros nekas nepārrakstās nejauši un neierakstās. Tad mums ir kontrols signāls ar nosaukumu write enable. Un, lai būtu skaidrāks, tad GPR galā vēl pierakstīšu. Nu, lūk, tātad write enable GPR, viņš ir 0, tad, lai kādi signāli te staigātu apkārt, nekas General Purpose Register blokā nemainās, stāv uz vietas, un ja viņš ir augsts, tad savukārt ir ieslēgta rakstīšana un adresē, uz kuru norāda address write, tiks ierakstīts tas, kas nāk no labās puses iekšā tenī General Purpose reģistrā.
Un nākamais ir clock. Un šeit ir tāda lietiņa. Uztaisīsim to clock. Un ar clock ir tā, ka procesoros ir tāda, lai viss tur nebūtu bardakā, ir tāda konvencija, ka tanī brīdī, kad galvenais procesora taktēšanas signāls ir ar kāpjošo fronti, tad reģistri tiek nolasīti, un savukārt tikai tad, kad ir krītošā fronte, tad visi rezultāti tiek saglabāti reģistros. Jā? Jo citādi pretējā gadījumā, ja tā schēma būs pilnīgi analoga, tad mēs te kaut ko mainām tajos adresēs, mainām adresē 1, adresē 2 rakstīšanas adresē, un pa to laiku jau viss kaut kas te sarakstās un pārrakstās reģistros, kamēr mēs mainām tos signālus. Tad ir uztaisīts tā, ka pie kāpjošās frontes tiek nolasīti signāli, visi tur no flash atmiņas, no rāma, no, nezinu, programmu counteri, vienalga no kurienes no status reģistriem tiek nolasīts, un uz krītošo fronti tiek saglabāts, tiek ierakstīts visur ārējā atmiņā, iekšējā un tā tālāk. Un tāpēc clock signāls mums, tā kā, lai viņš pareizi strādātu, ir jāinvertē. Lai tad, kad mēs taisam kāpjošo fronti, nekas nenotiek, bet tikai uz mūsu clocka krītošo fronti tam blokam ir kāpjošā fronte un viņš saglabā rezultātu. Tātad mēs viņu pagriežam. Upsī, kas šitais ir? Man vajag vienbitīgo. Jā. Nu, lūk. Un vēl viens signāls te ir reset. Tas ir signāls, tad visos mikrokontroleros, parasti tā ir uztaisīts, ka tanī brīdī, kad jūs nospiežat tam procesoram reset pogu vai reset kājiņu pieraujat pie zemes, tād noresetojas gan programmu counteris, kuru mēs vēlāk apskatīsim, gan arī reģistri nonulējas. Tāda vienkārši konvencija ir. Mēs īpaši viņu neizmantosim tagad, jo noresetojot, protams, pazūd visu informāciju. Tāpēc informācija, kas jāsaglabā starp restartiem, vajag saglabāt kādā flash atmiņā vai kur tam līdzīgi. Bet, šajā gadījumā, viņš tur tāds ir. Un tātad tie ir ieejas signāli tam GPR. Tālāk mums vēl ir kaut kur noslēpies select signāls priekš Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit, te vēl ir vecā stila ALU, kuram ir 16 dažādas instrukcijas. 8 ir saistītas ar saskaitīšanu, un 8 ir saistītas ar bitu bīdīšanu. Tātad mūsu štanī vietiņā mums vajadzīgs ir kontrolas signāls, kurim ir 4 biti, lai var 16 dažādas kombinācijas izspaidīt, un to mēs sauksim pār ALU cell. Lai ir skaidrs, kas tas ir. Un tas ir Arithmetic Logic Unit operācijas izvēlētājs, teiksim tā. Lūk, un visbeidzot, tam Arithmetic Logic Unit ir vēl papildus viena ieeja, kas ir status reģistrs, un viena izēja, kas ir status reģistra jaunās vērtības. Tāpēc mums šitanī vietiņā ir jāieliek vēl papildus viens reģistrs, kurš atrodas ārpus tiem general purpose reģistriem, bet viņš ir tieši tāds pats. Vienkārši viņā glabājas tie carry, zero, signed overflow un unsigned overflow un vispārējie karodziņi. Tātad zem tie memory, netaisīsim no nulles, vienkārši paņemsim reģistrus. Tātad mūsu Arithmetic Logic Unit dod ārā 4 karodziņus, signed overflow, negative, zero un carry. Un tāpēc savā schēmā tam reģistram mums jāizvēlas, ka ir 4 datu biti. Un īstenībā lielākajai daļai procesoru tā arī ir. 4 biti ir no Arithmetic Logic Unit, un tā kā reģistri pārsvarā ir 8-bitīgi, tad daudziem procesoriem pārējie 4 karodziņi ir, piemēram, kaut kāds globālo pārtraukumu slēdzis.
jā, vai kaut kādas samlīdzīgas lietas, kuras arithmetic logic unit neizmanto, viņš vienkārši tur tādā veidā tiek izmantots. Tātad šis ir in un šis ir out. Tas nozīmē, ka šitas out slēdzās pie datu ieejas. Un rezultāts nāk ārā uz arithmetic logic unit karodziņu ieeju. Un tad mums ir arī kaut kāds enable. Kā mēs to izmantosim? Tas ir jāizdomā. Tad mums ir clock, un tad mums ir clear. Clear mēs gribam, piemēram, pieslēgt pie tā paša reset signāla. Jā, tātad, ja es nospiežu reset, tad gan reģistri visi nonullējās, gan arī tas status reģistrs, viss saturs nonullējās. Un kas vēl mums ir? Mums ir arī clock signāls, un šeit ir tas pats. Uz kāpjošo fronti nolasās visi skaitlīši. Šajā gadījumā lasīšana te nav taktēta, jo viss tā schēma ir kind of analoga, bet ierakstīšana notiek tikai uz krītošo fronti. Tenī brīdī, kad skaitļi ir izgājuši cauri arithmetic logic unit un rezultāts nostabilizējies, uz krītošo fronti viņi tiks ierakstīti, un tāpēc šis kloks var tikt slēgts turpat, kur DPR, taktēšanas signāls, kad kloks ies uz augšu. Tad netiks rakstīts, un kad ies uz leju, tad ierakstīsies jaunās vērtības. Un tas enable, mūsu gadījumā, pieņemsim, viņš visu laiku būs 1. Tātad par to enable signālu varbūt tās par status reģistriem bišķi vēlāk skatīsimies. Enable signālam vienkārši pieliksim konstanti 1 šobrīd. Tā, konstanti, viņš vienmēr ir ieslēgts, tātad viņš dod izējā 1. Tātad viennieks šeit. Pieņemsim, ka visas instrukcijas pārraksta status reģistru. Lūk, un tad mums ir kaut kāds šitāds slēgums. Tad mēs varam apstīties, jā, te viss kaut kas strādā. Un pārbaudīt, ko tad mēs īsti esam sataisījuši un kas īsti notiek. Piemēram, sākumā es nospiedīšu pogu reset. Es ierakstīšu status reģistrā, piemēram, F, kaut kādos reģistros kaut kādas vērtības, 55, 22, un tad, ja es ieeju šeit un nospiežu reset, tad status reģistrs nonullējās, un šie ten reģistri arī visi nulles. Lūk, bet, tad, ja viņi nulles, tad īsti neko nevar sarēķināt. Neviena no aritmētiskajām vai loģiskajām darbībām īsti nedod, tā kā neko. Ir tā, ka skaitļus tajos reģistros var dabūt no flash atmiņas, lasot programmas atmiņu un sarakstot, bet to mēs drusku vēlāk skatīsimies. Pagaidām vienkārši ierakstīsim kaut kādus skaitļus, piemēram, R0 ir 5, R1 ir 4, R2 ir FF, R3 ir 69, whatever. Un tad pastīsimies, ko mēs varam izdarīt. Tad visiem procesoriem nāk līdz dokumentācija, kurā ir rakstīts, ar kādu select signālu var izvēlēties kādu instrukciju. Es atceros no galvas, tāpēc, ka es šito nesen taisīju un arī pierakstīju Excelītī. Bet, idejiski ir dokuments, kurā ir rakstīts, kādi biti pie arithmetic logic unit select signāla dod kādu matemātisko darbību. Tas ir rakstīts parasti dokumentā, kura nosaukums ir instruction set documentation vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, šobrīd es varbūt tās uzšķiršu Excelīti, kurā tas ir pierakstīts. Vai tas bija šeit, vai tas bija šeit, vai tas bija šeit. Man liekas, ka šitajā. Tātad, arithmetic logic unit, Arithmetic logic unit, tātad mums signāli bija tādi. 0 ir add, 1 ir add plus carry,
Nākamais ir inkrement, dekrement, neg, sub, SBC, mov, and, or, XOR, not, logical shift left, logical shift right, ROR un roll. Tieši tādā secībā arī viņi tie ir sataisīti tenī loģisimā. Līdz ar to mēs varam izmēģināt, tad, piemēram, ja man ir ierakstīts reģistrā 0 ir 5, nākamajā ir 4, tad ir FF un 69, tad, pieņemsim, mēs izvēlamies, mēs gribam saskaitīt reģistru R0 ar R1 un rezultātu ierakstīt reģistrā R4. Viņš netiek izmantots. Tātad priekš adreses A es izvēlos reģistru R0, tātad 0, 0, 0. Priekš B, un es varu te uzklikšķināt, vajadzētu būt, kur es uzklikšķinu uz līnijas, un viņš rāda, ka pa to līniju jau tiek padots 5 uz Arithmetic Logic Unit. Tālāk adrese B ir izvēlēts kaut kāds reģistrs, mēs gribam saskaitīt 0. reģistru ar 1. reģistru. Un tad brīdī, kad es selektēju adresi B1, viņš jau uzreiz dod 4. Te nekāds taktēšanas signāls nav vajadzīgs. Taktēšanas signāli īstenībā ir svarīgi tikai uz rakstīšanas mirkli. Līdz tam tur viss var segāt kā grib. Tātad Arithmetic Logic Unit saņem 5 un 4, un ar operācijas selektēšanas signālus, piemēram, izvēlos add. Un add signāls ir 0, 0, 0, 0, tā ir 0. instrukcija. Tad, ja es uzklikšanu uz šīs līnijas, kur ir 9, viņš jau dod ārā 9. Un rezultāts tiks ierakstīts tikai uz kloka krītošo fronti. Tas nozīmē, man kloks ir jāuzliek augsts un tad zems. Un jautājums, kurā reģistrā mēs gribam ierakstīt rezultātu, piemēram, 4. reģistrā. Tad es te izvēlos skaitli 4, 4. reģistrs 0, 0. reģistrs 1, 1. reģistrs. Tad es gribu arī ieslēgt rakstīšanu. Šitā ir tāda tā kā papildus aizsardzība, lai tur kaut kas nevietā nepārakstās. Bet es gribu ieslēgt rakstīšanas režīmu tam GPR. Šeit mums reset būs zems, 5 un 4 nāk iekšā, 9 jau nāk ārā. Un tad brīdī, kad es uzlieku klokam kāpjošo fronti, tad it kā tas ir tas laiks, kad te vēl tie signāli var nostabilizēties un visu sarēķināt. Tad brīdī, kad es nospiežu krītošo fronti, tad vajadzētu būt tā, ka viņš ir ierakstījis reģistrā R4 to rezultātu 9. Ejam iekšā, skatāmies, un kur ir reģistrā R4 ir ierakstīts 9. Tātad viss strādā. Un tā. Ko mēs vēl varētu, piemēram, gribētu izdarīt? Mēs gribam, piemēram, izrēķināt loģisko XOR-u kaut kādiem reģistriem, piemēram, reģistram R2 un R3. Tātad es izvēlos reģistru R2, ierakstot A skaitlītī 2. Es izvēlos reģistru R3, B skaitlītī izvēloties 3. Tad, kurā reģistrā mēs gribam rezultātu ierakstīt, piemēram, reģistrā R5. Tas mums nebija izmantots, un tad 5. reģistrā ierakstīsim rezultātu. Tālāk es gribu ieslēgt rakstīšanu, tas paliek ieslēgts. Tālāk ar aritmētiski loģiskā bloka vadības signālus izvēlos instrukciju XOR, kurš ir 10. pēc kārtas no 0 skaitot, un kā bināri ir 10, to viegli atcerēties 1, 0, 1, 0. Tā kā 10, 10 ir 10, es uzklikšanu šeit uz tā vadiņa, viņš arī rāda 10. Tad es esmu izvēlējies 10. instrukciju, Arithmetic Logic Unit rēķina visas rezultātus no ieejām, bet pie izejas ar muksi tiek pieslēgts tikai 10. rezultāts, un tāpēc es uzklikšanu, teiksim, šī vadiņa 255, uz šī ir 105, es varu uz kalkulātoru pat sarēķināt, ja es gribu, tad heksā decimāli 255, XOR, cik tur ir 105, 105, vienāds, tur 150, pieņemsim. Tad es uzklikšanu uz šīs līnijas, un šī īstenībā dod jau ārā to 150. Vienkārši tas rezultāts ierakstīsies tikai tādā brīdī, kad es uztaisu uz kloka krītošo fronti, tad es uztaisu kloks tikšķis uz augšu,
nekam nevajadzētu būt ierakstījušamies, jā, nekas nav noticis. Tagad es nospiežu tikšķus uz leju, un reģistrā numuru ar 5 ir rakstīts heksadecimāli 96, bet, ja es uzklikšu uz tās līnijas, viņš rāda decimāli, tas ir 150. Tātad, tā viņš strādā. Tā viss tas dators strādā, nekādas maģijas tur nav. Varbūt pat drusciņi pabīdīsim šitā, lai visu var redzēt. Lūk. Un tagad čatiņā varat ierakstīt, vai jums ir kaut kādi jautājumi par šito slēgumu, ko viņš tur dara, kā viņš tur notiekās, viss, vai arī viss ir riktīgi vienkārši un viss ir skaidrs. Čatiņā vai ar balsi varat uzdot savus jautājumus. Par šo vai arī pateikt, ka pieņemsim, jā, viss skaidrs, davai tālāk. Jā, nav jautājumu. Ok. Tagad, teiksim, labi, tagad es izslēgšu to General Purpose Register rakstīšanu. Un starp citu, kur mums status reģistrā pēc pēdējās darbības, kas bija XOR, mums ir kaut kāds skaitlis 4 tur iekšā parādījies. Kas ir 4? 4 ir bināri 1, 0, 0 laikam, jā. Tas nozīmē, ka kāds no karodziņiem ir augsts, un mēs varētu tādā Arithmetic Logic Unit ieiet apstīties, kurš tad īsti. Tātad mums karodziņi ir pieslēgti pie tā status reģistra, ja jūs pildījāt to mājas darbu, tad paši pieslēdzāt šādā secībā V, N, Z un C. Tātad V ir Signed Overflow, kas ir Arithmetic Logic Unit tajā 8 bitu saskaitītājā, pirmspēdējā un pēdējā carryja XORs. Pēc tā var noteikt, vai ir noticis overflow saskaitot negatīvus skaitļus. Īstenībā 99% gadījumu tas bits vispār netiek izmantots, bet viņš visos procesoros ir, jo viņu izmanto šādu un tādu. Viņi, man liekas, izmanto if, kad raksta if. Par to arī bišķi vēlāk. Tālāk, N karodziņš pasaka, vai rezultāts ir negatīvs, izejot no tā two's complement divnieka papildu koda principa. Un īstenībā N karodziņš, N bits, ir vienkārši 7. bits rezultātā no 0 skaitot. Jo, kā mēs zinām, binārijā tajā divnieka papildu koda sistēmā, ja augšējais bits ir 1, tad, ja tas būtu negatīvs skaitlis, tad tas būtu ar mīnusa zīmi. Ja? Līdz ar to tas N karodziņš ir vienkārši nokopēts 7. bits no skaitļa. Tad, ja jūs darbojaties ar tikai pozitīviem skaitļiem, tad jūs to N karodziņu vispār neņemat vērā. Savukārt, ja jūs darbojaties ar negatīviem skaitļiem divnieka papildu kodā, tad jūs paskatāties, ka tas karodziņš ir 1, tātad jums rezultāts ir negatīvs. Kur to izmanto? To izmanto, piemēram, tādīs nosacījumos, teiksim, jūs atņemat vienu skaitli no otra, kā jūs varat zināt, vai pirmais skaitlis ir lielāks par otro vai nē. Ja jūs atņemat vienu no otra un rezultāts ir negatīvs, tad jūs paskatāties N karodziņu un jūs zināt, tātad pirmais skaitlis bija mazāks nekā otrais. Tam tos karodziņus izmanto. Trešais karodziņš ir 0 karodziņš. Ja visi biti ir 0, tad tas karodziņš ir 1. Un tāpēc viņu var diezgan elementāri uztaisīt ar vienkārši NOR elementu. Tātad OR elements skatās, ja kaut viens bits ir viennieks, tad rezultāts nav 0 un karodziņš būtu augsts. Un savukārt tas not beigās invertē to, un līdz ar to, tad, ja kaut viens bits ir viennieks, tad rezultāts nav 0 un šeit izejā 0. Un savukārt, ja rezultāts ir visas 0, tad NOR elementa izejā būs viennieks. Jūs zināsiet, ka, teiksim, A mīnus B rezultāts bija 0, tātad A bija īstenībā vienāds ar B. Un tā tālāk. To izmantotajos if nosacījumos. Un C carry bits, to izmanto arī, teiksim, ja jūs atņemat tur skaidrus bez zīmes, vai saskaitat viņus, jūs detektējat overflow un tā tālāk, bet viņu arī izmanto bitu bīdīšanās un 16-bitīgu skaitļu saskaidīšanā, piemēram.
Nu, labi. Tālāk, tad attiecīgi mums tajā status reģistrā īstenībā varētu viņam iedot nosaukumu sreg. Tā viņu visur arī sauc. Status register, viņā ir kaut kāds bits uzsetots, 4. Nu, tā kā 0, 0, 0, 1, 0, 0, tas otrais bits ir viennieks, un tas nozīmē, ka rezultāts būtu negatīvs, ja mēs tur, piemēram, strādātu ar negatīviem skaitļiem. Bet tas viss ir softiski, tur tiek kontrolēts. Nu labi, tad šitik tālu viss skaidrs, izvēlamies, kurā reģistrā ierakstīt, izvēlamies, kurus reģistrus padot uz Arithmetic Logic Unit, un ieslēdzam rakstīšanu, vai neieslēdzam, piemēram. Un tad ar clock signālu noklikšķinot, mums rezultāts saglabājas kādā no tiem reģistriem. Tad mums ir kaut kāds reset signāls, ar kuru mēs noresetojam visu procesoru, un tad mums ir Arithmetic Logic Unit darbības izvēlētājs. Ok, tagad jautājums būs ļoti vienkārši. No kurienes mums ņemt, piemēram, visus šitos vadības signālus? Un jūs jau pareizi uzminēsiet, ka visi šie vadības signāli nāk no programmas atmiņas. Jūs attaisat savu programmēšanas vidi, jūs uzrakstat kaut kādu kodu, jūs nospiežat kompilēt, un īstenībā tas, ko tas kompilātors dara, viņš jūsu kodu pārtulko uz vadības signāliem priekš procesora. Ja? Tātad jūs uzrakstat C vienāds A plus B, un tad īstenībā mēs varam mēģināt arī to izdarīt kaut kādā notepadā. Jūs savā C programmēšanas valodā uzrakstāt C vienāds A plus B, un tad, ko dara translators, viņš vispirms to pārtulko uz assembleri, kas būtu vispirms C reģistrā iekopēt A, un pēc tam add saskaitīt C, B, piemēram. Ja? Nu, tā tas pārtulkotos. Un savukārt assembleris pat taisno tulkojas uz tiem vadības signāliem, ko nozīmē. Nu, pirms tam varbūt tās mēs pierakstīsim, kad kompilātors izdomāja, ka C atradīsies reģistrā R, nu, īstenībā būs R0, A būs R5 un B būs vienāds ar R7. Kompilātors parasti viņus liek pēc kārtas, bet es saliku maisītā veidā. Un tad vienkārši tas jūsu programmas kods pārtulkojas uz tiem vadības signāliem. Ja C īstenībā glabājas reģistrā ar 0, A glabājas reģistrā ar 5 un B glabājas reģistrā ar 7, tad faktiski tas, kas notiks, būs tad vispirms pārkopēt C uz A. Pārkopēt C uz A nozīmē pirmkārt izvēlēties adrese A ir R0, tas ir tas C, adrese B ir A un A ir R5, tālāk adrese priekš rakstīšanas ir C, īstenībā. Nu, jo mums tas MOV instrukcija ir jāizpilda. Jā, tā tas ir. Tad adrese priekšrakstīšanas ir R0, tad tie ir tie signāli. Tālāk rakstīšana ir jāieslēdz, tātad write enable GPR vienāds ar 1. Tālāk, kloks tur pats taktēsies, kloks vienkārši visu laiku taktējās uz augšuleju. Un tālāk 5. ir alu op cell vienāds ar, un te mēs apskatāmies MOV ir 7, tātad tas ir 0, 1, 1, 1. Un R0 ir vienkārši 0, 0, 0, R5 ir 1, 0, 1,
R0 ir 000. Un tas viss tiek sakompilēts uz assembleru un pēc tam uz mašīnu kodu. Un mašīnu kods vienkārši glabājas programmas atmiņā, un procesors iet cauri un lasa pa vienai instrukcijas. Instrukcijās iekšā ir vienkārši brutāli sakopēti vadības signāli, visi vienā garā desā. Un viņš tos signālus vienkārši pa taiso no flash atmiņas pieslēdz pie GPR un Arithmetic Logic Unit visiem tiem vadības signāliem. Tātad, respektīvi, protams, mums jāvienojas par kaut kādu secību, bet pieņemsim, pirmie 4 biti tādā instrukcijas vārdā būs alu opsel, tātad 0, 1, 1, 1. Flash atmiņā vienkārši tiks ierakstīts. Nākamais bits, piemēram, būs tas write enable GPR, tas ir viennieks. Tad mums ir adrese priekš rakstīšanas izvēles 3 nulles, adrese priekš B 101 un adrese priekš A 000. Un šāds skaitlis vienkārši glabājās flash atmiņā. Un tad brīdī, kad instrukcijas nonāk līdz tai vietai, tad šie vadības signāli vienkārši no flash atmiņas, kas ir vienkārši lauktranzistori, tiek pa taisno pieslēgti pie vadības signāliem, un procesors tad izpilda atbilstošo darbību. Nākamais, piemēram, ir add. Tad, lai uztaisītu add, mums vienkārši ir jānomaina, kurš ir reģistrs A, B un rakstīšanas reģistrs. Write enable paliek augsts un operation select pārmainās uz add, kurš ir 0. instrukcija. Un tā tālāk. Tātad šitādā veidā tas viss procesorā notiek, un tas viss ir aprakstīts konkrēta procesora dokumentācijā. Tik tālu ir ideja skaidra. Flash atmiņā vienkārši glabājas tie vadības signāli, un izpildot programmu, vienkārši no flash atmiņas tiek paņemta instrukcija, padot uz vadības signāliem, izpildīta, un tad nākamā instrukcija padot uz vadības signāliem, izpildīta un tā tālāk. Tad tik tālu viss ir apmēram skaidrs, vai ne? Tas ir labi, un tālāk mums jāparunā mazliet par tām praktiskajām lietām, kas ir saistītas ar to programmas vārda garumu. Tātad tā. Mums ir tātad vadības signāli. Šis ir 3 biti, 3 biti, 3 biti, 1 bits, un šis ir 4 biti. Cik mums ir kopā biti šobrīd? 3 x 3 ir 9, 10, 14. Ok. Bet jūs man piekritīsiet, ka procesors māk ne tikai saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt, bet procesoram būtu jāmāk arī ielādēt skaitļus reģistros, piemēram, no flash atmiņas pārkopēt. To darīs kaut kāds cits bloks Logisimā, bet principā būtu jābūt arī iespēja iekopēt kaut kādus skaitļus. Tad mums ir arī jābūt instrukcijai saglabāt skaitļus ramā, jo, ja mums ir skaitļi vairāk nekā 8, tad reģistros viņi nesalien, un tad kaut kas jāsāk glabāt ārējā atmiņā. Tad vēl kaut kādas instrukcijas. Lai ar tām instrukcijām varētu izvēlēties, mums ir jāliek klāt biti tad instrukciju vārdā. Piemēram, nezinu, ja mums jāizvēlas starp instrukciju ielādēt skaitli reģistrā vai arī veikt matemātisku darbību, mums ir jāieliek viens papildus select signāls kaut kur. Ja mēs gribam izvēlēties starp matemātisku operāciju ielādēšanu no flash atmiņas vai ielādēšanu no rama, tur jau ir 3 izvēles, tas nozīmē, ka mums vajag vismaz 2 vēlētos kontrolas bitus. Tālāk mums būs instrukcijas, piemēram, ja status reģistrā kaut kāds bits ir zems vai augsts, tad doties uz citu vietu programmas atmiņā. Tātad tur ir vēl kaut kādi selekta biti. Un tā rezultātā, jo vairāk funkcijas ir procesoram, jo garāks sanāk tas instrukciju vārds, jo ir jāizvēlas starp vairāk vadības signāliem. Jā? Tas ir tas iemesls, kāpēc piemēram, mikrokontroleris cenšas taisīt pēc iespējas vienkāršākus ar pēc iespējas mazāk funkcijām,
jo citādi vienkārši tur ir tik daudz visas tās kombinācijas, kā instrukcijas kļūst garas, sāk aizņemt ļoti daudz vietas atmiņā, un vēsturiski atmiņa vienmēr ir bijusi diezgan dārgs komponents procesorā. Jā, kāpēc, to mēs arī drīz uzzināsim, bet tāpēc, taisot procesorus, cenšas izdarīt tā, lai instrukciju vārds būtu pēc iespējas īsāks. Tātad šitais, kas mums ir, viņš saucās instruction word. Instrukcijas vārds. Kāpēc word? Tāpēc, ka word parasti apzīmē 16 bitus, un vēsturiski lielākā daļa procesoru viena instrukcija ir bijusi 16 biti. Jaunākajiem ARM procesoriem tas ir 32 biti, bet tas iemesls ir tāds, ka 8 biti ir krietni par maz. Ar 8 bitiem jūs nevarat izvēlēties lāga pat tos reģistrus. Jums tad būtu tikai kaut kādi 2 reģistri iespējami. Un vēl pilns ar visādiem citiem select signāliem. Un savukārt 24 vai 32, tas jau ir ļoti, ļoti daudz. Un tāpēc liela daļa mikrokontroleru izmanto instrukciju vārdu, kurš ir 16 biti. Tātad bytes ir 8 biti, word vēsturiski ir bijis 16 biti, double word ir 32 biti un quad word ir 64. Bet, lielākoties word 16 biti. 32 bitu sistēmā word var nozīmēt arī 32 biti, bet tas ir viens instrukcijas garums. Instruction word 16 biti, un varētu teikt ARM 32 biti. ARM procesoriem, ja jūs kaut ko skatīsieties. Lūk, un teiksim, ļoti senā pagātnē atmiņa bija ļoti dārga. Jā, teiksim, gandrīz vai pat dārgākais elements visā procesorā. Līdz ar to atmiņu centās baigi necūkot un netērēt, un tāpēc, lai taupītu to instrukcijas vārda garumu, lai nav tā, ka mums ir tik daudz tie select signāli, kad viņi jau ir 17 biti, un tāpēc katra instrukcija jau aizņem nevis tikai 2 baitus, bet jau uzreiz 4, vienu vārdu, kas ir tāds, tad vēsturiski rakstīšana, tāpēc es jums to rakstīju tādā dīvainā veidā, un īstenībā laikam pagājušajā reizē teicu, rakstīšanas adrese un adrese A ir viena un tā pati. Un tādā veidā mēs ietaupām 3 bitus instrukciju vārdā, un viņš mums iekļausies 16 bitos. Tātad te kaut kur es varu izdzēst 3 bitus ārā. Jā. Līdz ar to, mēs esam ietaupījuši 3 bitus instrukciju vārdā, un tas beigās izrādīsies īstenībā diezgan svarīgi. Savukārt tas operation select, tur mēs neko ietaupīt nevaram. Adrese A un adrese B mēs īsti neko ietaupīt nevaram. Viņus nevar kaut kā sakombinēt, jo ir jābūt iespēja izvēlēties starp pilnīgi visām kombinācijām A, B un operation select, un tāpēc tur neko ietaupīt nevar. Lūk, tas ir par instrukciju vārdu. Flashatmiņā glabājās 1 un 0, bet viņi ir sakombinēti tā, ka viņi pieslēdzās pie vadības signāliem un izvēlās, ko tas procesors darīs. Tā. Un lielākajai daļai procesoru tāda instrukcija vārds 16 biti, un ARM procesoriem kaut kādai daļai ir 32 biti, bet īstenībā vienkāršākajiem ARM procesoriem joprojām ir tas reducētais instrukciju kopa reducētā, un tur joprojām ir 16 biti, ja iespējams. Tas ir laikam kaut kāds thumbs 2 instruction set vai kaut kā tam līdzīgi. Un līdz ar to, tad mēs varam mazliet arī apskatīties to šmaukšanos ar flash atmiņu. Pieņemsim, ka jūs gribat nopirkt mikrokontroleri, teiksim, atmega 88. Tas 8 nozīmē, ka tur ir 8 kilobaiti flash atmiņa. 8 kilobaiti flash memory. Bet īstenībā tagad, kad es jums pateicu, ka katra instrukcija procesorā aizņem
vienu vārdu, kurš ir 16 biti, tad īstenībā jūs varat ierakstīt tenī Atmega 88, nevis 8000 instrukciju, bet tikai 4000 instrukciju. Nu, tas ir 4096 instrukcijas. Tāpēc, ka katra instrukcija īstenībā ir 16 biti, un viņa aizņem 2 baitus no flash atmiņas, un līdz ar to īstenībā jūs tā kā bišķiņ apšmaukti, jo jūs jau neinteresē, cik tur ir kilobaiti, jūs interesē, cik gara programma jūs varat tur ierakstīt. Un savukārt, ja mēs paņemsim kaut kādu ARM Cortex tur M3 proci ar 8 kilobaitiem flash atmiņas, tad tam Cortex M3, man liekas, ir pilnās, šitam ir 32-bitīgās instrukcijas, un īstenībā katra instrukcija aizņem 32 bitus, un jūs varat savus 8 kilobaitus flash atmiņu izdalīt uz 4, un jūs dabūsiet, ka īstenībā jūs varat tur saglabāt tikai 2048 instrukcijas. Ja? Un tas ir īstenībā tas iemesls, kāpēc, teiksim, kāpēc īstenībā baigi nemaz netaisa tādus 64-bitīgos procesorus, vai arī piemēram, Windowsā integera izmērs ir joprojām 32 biti pat uz 64 bitu procesoru. Jo vienkārši, ja mēs visu laiku liekam tos bitus klāt, tad mums tikai flash atmiņā tiek aizvien vairāk un vairāk aizpildīt ar lietām, kuras varētu uzrakstīt arī daudz īsāk. Un attiecīgi, tas ir jāņem vērā. Tas ir viens no varbūt tās iemesliem, kāpēc ARM procesori ir drusciņi dārgāki par tiem vecajiem 8-bitīgiem procesoriem. Viens ir tas, ka, protams, tas kodols ir sarežģītāks, bet otrs ir tas, ka viņiem ir vajadzīgs 2 reiz vairāk atmiņas priekš vienas un tās pašas programmas ļoti bieži. Jā, teiksim, ja jums ir kaut kāda ļoti vienkārša programma, kas tur ar kaut kādiem nosacījumiem kaut ko ieslēdz, izslēdz vai drusciņi parēķina, tās programmas viņas aizņem 2 reiz vairāk vietas. Jūs paņemat uzrakst kaut kādu Hello World, sakompilēt, un jums viņš aizņem 2 reiz vairāk vietas nekā uz kaut kādu vecu 8-bitīgu procesoru. Tā tas ir. Vienīgais, uz ko jūs varat ietaupīt, ir tas, ka varbūt tās, ka tajā ARM Cortex M3 ir, piemēram, hardvāriskā tur skaitļu reizināšana 32-bitīgā, ko jūs varat izdarīt ar vienu instrukciju, savukārt 8-bitīgajiem procesoram jums būtu vajadzīgs, lai sareizinātu tur 32-bitīgus skaitļus, ja viņam ir 8-bitīgais reizinātājs, jums tur būtu jāreizina pa daļām, pa gabaliņiem, tur kaut kādas 16 reizes, un tad sanāk, kad jums 16 reizes vairāk vietas aizņem izdarīt to pašu, jo tas ir jādara pa maziem gabaliņiem. Un tāpēc ļoti, ļoti vienkāršos gadījumos joprojām cilvēki lieto tos 8-bitīgos procesorus, viņi nav nekur pazuduši, bet kaut kādos sarežģītākos gadījumos, kad ir matemātiskās darbības daudzas, tad jūs varat izvēlēties ARM Cortex procesorus, jo vienkārši viņam ir 32-bitīgs Arithmetic Logic Unit, un viņš var ar lielākiem skaitļiem operēt tā kā ar vienu instrukciju. Un šeit es jums iesaku vienkārši atcerēties no galvas. ARM Cortex M4 procesori atšķirās no M3 ar to, ka tanī M4 ir tas saucamais floating point unit, kas māk darboties ar float tipa skaitļiem, pat taisno hardvāriskā akcelerācija, un jūs varat viņā arī dalīt skaitļus tanī FPU, tā kā tur vienas instrukcijas vai pāris instrukciju laikā. Reāli ne Atmegām, ne M3 Cortexiem iekšā nav skaitļu dalīšana. Arithmetic Logic Unit māk tikai saskaitīt, atņemt un reizināt skaitļus. Līdz ar to, ja jums ir daudz darbības, kurās ir jādala daļveida skaitļi, vai pat jāreizina daļveida skaitļi, tad jums var būt izdevīgāk, varbūt bišķiņ vairāk samaksāt par to procesoru, bet ņemt Cortex M4, jo viņā ir floating point unit,
kurš ar vienu instrukcijas sareizina vai izdala divus skaitļus. Šitajos abos vecajos, teiksim, M3 un atmegās vai pikos, viņos skaitļu dalīšanas nav, un tāpēc skaitļu dalīšana tiek realizēta cikliski, atņemot vai bitus bīdot vai kaut kā tam līdzīgi veidot to softiski veicot to dalīšanu, kas aizņem daudz instrukcijas un daudz vietas. Līdz ar to kaut kādos gadījumos flash atmiņa vairāk iztērēsies ARM procesoros, bet kaut kādos gadījumos arī tenīs atmegās un tā tālāk. Tā kā, tāpēc jums ir šie te vairāk varianti pieejami. Cortex M3 procesoram nevienam floating point unit nav iekšā, tā kā, to jūs varat atcerēties. Un savukārt M4 no M3 atšķirās tikai ar to, ka ir tas floating point unit vai nav. Lūk. Tas būtu par to, tas ir par flash atmiņu. Flash atmiņā jūs tiekat apšmaukti, raksta kaut kādus lielus skaļus 8 KB. Īstenībā instrukcijas ir uz pusi mazāk vai pat 4 reizes mazāk. Un tā. Tas būtu par to. Tālāk mēs to, ja ir kaut kādi jautājumi vai komentāri, tad jūs varat tagad ierakstīt čatā vai ar balsi pateikt, vai ir kaut kādi jautājumi jums. Pirms mēs ejam tālāk. Vai arī uzrakstīt, ka nav jautājumu. Ok. Un tagad mums būtu, pirms mēs būvējam tālāk, mums ir drusciņi jāizskata vēl jautājums par procesoru atmiņu. Ja jau mēs par to sākām runāt, un tas ir arī programmā īstenībā tieši šajā vietā, tad izrunāsim par procesoru atmiņām, kādas atmiņas mēs zinām. Tātad, kādus vispār atmiņas veidus jūs varat nosaukt? Varat rakstīt čatiņā, un tad es pierakstīšu. Atmiņas veidi un tehnoloģijas mūsdienu un vēsturiskajos procesoros. Operatīvā atmiņa. Ok. Ir mums tāda operatīvā atmiņa. Ok. Katram jāuzraksta viens atmiņas veids. Jūs esat 12. Es domāju, ka mēs varam 12 atmiņas veidus savākt. Un tādā veidā es arī varu pārbaudīt, vai jūs vispār esat klāt pie datora un klausieties, vai arī īstenībā jūs esat vienkārši atvēruši programmu, bet skaņu izslēguši un spēlējiet kaut kādu World of Warcraft. Tātad cietais disks. Sauksim to par HDD. Ok. Flash atmiņa. Ok. Trīs, vēl 9 vajag. Pagaid, man arī kāda ir jāuzraksta. Fram. Tagad tad ir 4, vēl 8 cilvēkiem kaut kas jāuzraksta. SSD, ok, ļoti labi. Vēl 7 atmiņas. Smadzenes. Ok. RAM jau bija, operatīvā atmiņa ir the RAM.
Beidzot kaut kas tātad SSD, smadzenes, to mēs varbūt tās nerakstīsim. Man liekas, tas ir bioloģisks. RAM, ROM, Read Only Memory, CF Express. Pineapple Express. Tā, šitais ir. Jā. 7. Lielākā daļa zina kaut kādas atmiņas. Tad mums ir drusciņi jāapskatās, uzzīmēšu tādu bloku schēmu par atmiņas atrašanās vietu procesoros. Tātad sāksim ar mikrokontrolējiem, tāpēc, ka īstenībā, man liekas, viņi tā kā bišķi senāki un viņos ir sekojuša lieta. Mums ir kaut kāds CPU. Šitienes ierakstīšu CPU. Un viņam atmiņu var pieslēgt divos veidos. Pirmais veids, mums ir kaut kāda programmas atmiņa. Zīmēšu viņu šeit. Programmas atmiņa. Tātad programmas atmiņa. Un tur mums ir ierakstīti tie viennieki un nulles, kas kontrolē to CPU mehāniski, vienkārši izslēdz kaut kādas vietas. Un tā kā mums ir tikai reģistri, 8 gabali, piemēram, vai 16 vai 32, bet ne miljons, tad mums blakus tam CPU ir arī RAM. Random Access Memory, kas ir vienkārši tāda datu uzglabāšanas atmiņa, kura pēc izslēgšanas, protams, arī izdzēšās lielākajā daļā gadījumu. Un tad programmas atmiņā ir programma, programmas instrukcijas vārdi pa vienam tiek nolasīti, ievadīti CPU, vai no roku vai no automātiski tas notiek, un CPU to izpilda, un iespējams, ka kāda no tām instrukcijām saka, tur nolasīt vai ierakstīt kaut ko ramā, un tad tas notiek tādā veidā. Un šo pieslēguma veidu sauc par Harvardas arhitektūru, jo man liekas, viņu izgudroja, vai arī drīzāk aprakstīja tanī Harvardas universitātē Amerikā droši vien tāpēc tāds nosaukums. Un tad programmas atmiņa mums ir vienā pusītē, un RAMs ir otrā pusē, un viņi ir kā nesavienoti. Un tas tā diezgan viegli arī saprast, teiksim, priekš cilvēkiem. Un kuros procesoros ir Harvardas arhitektūra, piemēram, Atmega 88. Principā AVR, tanī točni ir Harvardas arhitektūra, AVR arhitektūrā, kas ir, piemēram, Atmega UTT. Man liekas, ka pika mikrokontroleriem arī ir šitā. Lūk. Un tātad programmas atmiņa un operatīvā atmiņa mums ir, un tie ir tādi vispārīgi atmiņas veidi. Kā var realizēt programmas atmiņu? Programmas atmiņu var realizēt daudz dažādos veidos. Un vēsturiski, teiksim, pirmais veids, kā realizēja atmiņu, teiksim, programmas atmiņu, bija, kad cilvēki ar rokām sasprauda vadiņus, viennieciņus un nulītes kaut kādās tur bitu plāksnītēs, un ar vadiem savienoja, kur vajag būt viennieciņam un kur vajag būt nulītēm, un tad sāka spaidīt kloku signālu, un pa vienai instrukcijas nolasījās CPU, kaut kādā skapī, kaut kāda relēja klikšķinājās un sarēķināja visu, un RAMs bija kaut kur apskatāms kā spuldzītes, kur var nolasīt, kāds tad ir tas rezultāts kaut kādām matemātiskām darbībām. Piemēram, kāds uzraksta programmu, ar kuru var simulēt laikapstākļus, savad iekšā kaut kādas nomērītās gaisa temperatūras, un tas CPU rēķina, un beigās izdod ārā kaut kādu laika prognozi. Kaut kāda nelināru vienādojuma rēķināšana,
kur uz papīra būtu ļoti, ļoti grūta. Pēc tam vēlāk programmas atmiņa bija perfokartes. Tātad paņemam CPU to dokumentāciju, uzšķiram, kuri programmas atmiņā katrā instrukcijas vārdā ir viennieciņš, kur ir nulīti, lai izpildītu kaut kādu konkrētu instrukciju, sabakstam perfokartē caurumiņus, tur, kur vajag nulītis vai vienniecis, es nezinu, vai viņas bija viennieki vai nulīšu kartes, bet tur, kur vajag viennieciņus, nezinu, izduram caurumu, tur, kur vajag nulīti, tur neizduram, un tad to perfokarti ieliek iekšā programmas tur tanī lasītājā un vienkārši velk cauri ar kaut kādu konkrētu ātrumu, un tad tās perfokaršu lasīšanas adatas, ja pieskarās apakšā esošajiem tur ground signālam, tad tur ir nulīti, un viņš izpilda, un ja nē, tad viennieciņš. Un perfokartē gar malu, es nezinu, vai viņus var internetā apskatīt kaut kur vēl, perfokarte. Perfokartē gar malu vēl gāja arī tas clock signāls. Kur viņas visādas ir. Jā, tā tad izsit caurumus tur, kur vajag nulītus un kur vajag vienniekus. Un clock signālam vajadzētu būt virsū, bet varbūt arī es kļūdos. Varbūt, ka viņš nē, kur izskatās, ka viņš gan malu iet. Bet varbūt arī es kļūdos. Nē, tas izskatās, ka viņš tomēr ir kaut kādā citā vietā. Varbūt tas clock signāls kaut kā taktējās atsevišķi, nezinu. Nu, lūk, un tādā veidā tas notikās. Un no turienes ir vārds debugging, jo uzglabājot perfokartes, starp viņām tur sāka dzīvot kaut kādi kukaiņi un iekūņoties iekšā tanīs lodziņos, jo viņiem tur tieši perfekti bija uztaisīt sev ligzdiņas un midziņas. Un tad, kad paņem kaut kādu perfokarti un velk caur tam perforatoram un tur kukaiņas ir uztaisījis sev kūniņu, tad tanī vietā viennieciņš nenostrādā vai nulīti nenostrādā, bits ir nepareizs, un visa programma aizies šķērsām, izpildās nepareizi, un tad tas programmētājs ir spiests meklēt, kurā vietā ir kļūda kodā, vai arī pārbaudīt, vai varbūt nav kaut kur aizaudzis cietas caurums, un no tā ir radies vārds debugging. Meklēt kļūdas debugging, tāpēc, ka tā bija reāli nopietna problēma senākos laikos. Nu, lūk, un vēl stāsts arī Latvijā bija skaidrošanas centrs. Mums programmēšanas skolotāji no pirmās gimnāzijas stāstīja, ka tā, kad viņi mācījās par programmētājiem, tad īstenībā tur bija tāds ļoti nopietns emocionāls pārbaudījums viņiem, jo viņiem ir jāuzraksta programma šitādā te veidā uz perfokartes jāsabaksta, un tad jāgaida rindā uz to datoru 2 nedēļas. Ieraksties rindā, tev konkrētā laikā jābūt arī skaidrošanas centrā, kaut kur tur Rīgas centrā uz Merķeļa ielas esot bijis skaidrošanas centrs. Tas dators taisīts, protams, no relējiem, milzīgi vairākām istabām pa vairākām stāviem, tie relēja bloki salikti skapjos, jo, viņi diezgan daudz vietas aizņem. Tu izstāvi rindu, tu aizies ar savu perfokartīti, tu viņu izvēl cauri tai programmai, un tad rezultāts nesakrīt, rezultāts nav pareizs. Un tad tu paņem to savu rezultātu, ej mājās, meklē, kur ir kļūda, uz papīra šito visu mēģini pārrēķināt, tos visus vienniekus nulles sabakstīt, tad izstāvi atkal nedēļu, 2 nedēļas rindā, atkal ej, izrauj cauri tam skaļojumam aparātam savu perfokarti, atkal ir kļūdas, un ļoti daudzi programmētāji īstenībā sajuka prātā, nojūdzās, nonāca psihenē, tāpēc, ka tas emocionāli, fiziski ir nenormāli grūts darbs, ka tu ej un tev nesanāk, katra reize maksā 2 nedēļas, un sesijas, principā, tu vari tikai dažas reizes pirms sesijas to paspēt izdarīt, un, daudzi esot nojūgušies un nonākuši pāris nedēļām psihenē. Tā kā mums dzīve ir ļoti, ļoti viegli, jo mēs nospiežam uz kompija compile, un viss sakompilējās, un vienkārši ieflašojās, un viss strādā, un ja nestrādā, tad tur ko pamaina un pārflašo, bet sākotnēji cilvēkiem ļoti, ļoti grūti bija programmēt. Nu, lūk, un tā tad atmiņa var būt arī perfokarte, piemēram. Un starp citu, Japānā ir viens relay dators, kurš joprojām strādā,
viņš ir muzejā, bet viņu var ieslēgt, un jā, var izlaist cauri programmas un var dzirdēt, kā skapī klikšķinās relēji, un viņi tur visu rēķina un izdod kaut kādu rezultātu. Nu, lūk, tā ir programmas atmiņa. Vēlāk cilvēki izdomāja, ka tās perfokartes riktīgi nerullē, un viņi izdomāja tādas programmējamās diožu masīvus tādus ROM, kuriem ideja bija tāda, ka viņus varēja programmēt ar ultravioleto gaismu. Tas ir pirmie ROMi. Tātad diožu matrix, tā kā masīvs. Jā. Tādēļ viņš sastāvēja no tām diodēm, kuras vai nu bija pievienotas vai nebija pievienotas pie zemes, un tad attiecīgi varēja tur saglabāt viennieciņu nullīti. Un čipam augšpusē bija stikliņš, un tas bija erasable programma memory, teiksim. Tā, tas ir ROMs, bet ja viņam caur to stikliņu uzspīdina ultravioleto gaismu, tad viss nodzēšās uz vienniekiem, manuprāt, un tad viņu var atkal pārprogrammēt pēc tam. Bet principā, tādi bija, teiksim, senākie tie ROMi. Liela daļa no viņiem bija vienreiz programmējami, tie programmēja, tad no viņu var nolasīt, ja ieprogrammējās nepareizi, tad izmet to čipu ārā un mēģina vēlreiz ar jaunu čipu, tad neizdzēšam. Un tādus izmantoju, teiksim, masveida ražošanai. Prototipēšanai, protams, nopirka EPROMus, tātad Erasable Program Read Only Memory, kuru var ar ultravioleto gaismu nodzēst un pēc tam vēlreiz pārprogrammēt. Un vēlāk izdomāja, ka varētu viņus dzēst nevis ar ultravioleto gaismu, bet ar augstspriegumu. EPROMs. Un EPROMs ir tāds drusiņi mūsdienīgāks. Viņu joprojām arī izmanto. Te viņam kaut kāds tur X-ray skenēšana. Un viņam ideja EPROMam ir tāda, ka viņam ir lauktranzistors, tā kā mēs zinām, N kabatas, piemēram, N kanāls tur ir vai nav, source drain, un tad viņš tiek ieprogrammēts tādā veidā, ka viņam ir izolators, bet viņam ir arī kaut kāds vadītājs, tā saucamais peldošais gates, un viņš strādā tādā veidā, ka sākumā ar augstspriegumu pieslēdz pie control gate un pie bulk, un cauri tam izolatoram, vienkārši izmantojot izolatora caursišanu, tādu kontrolētu un ar mazu strāviņu, lai viņš nesadeg un lai te neieplaisā nekas, bet vienkārši caursitot to izolatoru, tajā floating gateā tiek ievilkt iekšā plusiņi. Jā, tātad elektroni tiek izvilkti ārā un caurumi paliek, piemēram. Jā. Un noņemot to spriegumu nost, tas floating gate paliek uzlādēts pozitīvi, un tas izolators ir tik labs, tajā pašā laikā tik labs, ka tas slādiņš, viņš tur saglabājas gadu desmitiem. Jā, tātad nekur viņš īsti nepazūd. Un viņš tur ir, un viņš tur to kanālu visu laiku vaļā. Un, lai ierakstītu nullīti, attiecīgi ir nepieciešams tam floating gateam dabūt to lādiņu projām, izlīdzināt, to arī izdara ar kaut kādu tur spriegumu, caur to izolatoru, vienkārši izlādējot viņu cauri. Un tādā veidā tie EPROMi strādā. Un EPROMam ir tā īpašība, ka viņu var, kur ir, teiksim, senākie bija tādi, ka viņus 12 voltiem tur uzlādēja. Tas čips pats ir uz 5 vai uz 3 voltiem, bet ar 12 voltiem viņi tad varēja izlādēt. Vai tur ir iebūvēts kaut kāds charge pumps vai arī ar ārējo spriegumu pieslēgt, bet tādā veidā. Lūk, un tie EPROMi, viņi ir salīdzinoši, viņus joprojām izmanto, viņi ir arī ļoti, ļoti lēti, un viņi normāli strādā. Bet, protams, zinot to, ka viņš tiek pārslēgts cauri izolatoram
izsitot cauri spriegumu, mazu kontrolētu un tā tālāk, tad tas izolators ar laiku nolietojas. Nezinu, vai kāds atoms tur nooksidējas vai kaut kā tam līdzīga un sāks vadīt bišķiņu elektrību. Bet sanāk tā, ka tie e-promi pēc tās rakstīšanas un viņi vienkārši ar laiku nolietojas. Teiksim, mikročipi lielās ar to, ka viņu e-promā katru bitu var nodzēst vai pārrakstīt 1 miljonu reižu. 1 miljonu reižu. Jā. Bet, ir arī citi e-promi, jūs nopirksiet no lētāka ražotāja kaut kādu tur Chinese vai vienalga. Un, viņā, piemēram, tikai 10,000 reižu varēs nolasīt, ierakstīt. Un tas tipiskais scenārijs ir tāds, ka jums ir automobīls, vai jums ir traktors, vai jums ir kaut kāda elektroierīce, un paiet kaut kādi 5-7 gadi, un viņi nojūdzās, nestrādā vairāk. Nevar ielādēties. Jūs sēdat iekšā, nezinu, piemēram, traktoriem ir tie e-promi, kuri glabā tur settingus, uzstādījumus. Jūs kurblējat iekšā to traktoru, bet viņš ir tik jauna tehnoloģija, ka viņš nolasa nepareizi no e-proma kaut kādus uzstādījumus, piemēram, motora kaut kādus koeficientus, kas ir rūpnīcā pieķūnēti. Ja viņš nevar viņus nolasīt, viņš vienkārši nevar ieslēgties iekšā, nevar iekurbulēties. Un tā rezultātā tas remonts ir tāds, ka jums jāatrod tas e-proms, jānolodē nost, jāuzlodē jauns. Daudzas programmas, ja viņas redz, ka tas ir tukšs, viņu saraksta ar kaut kādiem sākuma settingiem. Un jūs varat daudzas tās ierīces vienkārši saremontēt, ja jūs atrodat, kur ir e-proms, nolodējat nost un ielodējat jaunu. Un vēl labi, ja jūs varat no tā vecā, piemēram, nolasīt kaut kādus settingus, kurus var nolasīt. Un, piemēram, ierakstīt jaunajā, bet dažreiz arī tā nevajag darīt, jo jūs varat arī nepareizos bitus sarakstīt. Lūk, un līdz ar to e-proms tādu plaši izmantot tehnoloģiju. Un e-promam laba lieta ir tā, ka jūs varat izvēlēties nodzēst visu to atmiņu, vai arī jūs varat izvēlēties nodzēst tikai 1 baitu un pārrakstīt. Bet jebkurā gadījumā viņi strādā tā, ka viss baits ir jānodzēš uz vieniniekiem, un pēc tam jūs varat viņu ierakstīt tur kaut kādas nulles attiecīgajā vietā. Lūk, tas ir par e-promu, kuru joprojām ļoti daudz izmanto, un viņš skaitās ROM, Read Only Memory. Viņš ir Electrically Erasable, Programmable Read Only Memory, bet viņš skaitās tā kā ROMs. Viņš nav domāts izmantot kā ROMs. Parasti programmās datus glabā RAMā, un tikai, reizi tur kaut kādā laikā ieraksta ROMā un vispirms no e-proma nolasa un salīdzina, vai tur jau tas nav rakstīts, un ja nav rakstīts, ja tur ir rakstīts kaut kas cits, tad tikai pārraksta. Lūk, tātad e-proms arī ir tehnoloģija, kuru var izmantot programmas atmiņā, bet programmas atmiņā parasti izmanto kaut ko lētāku, piemēram, flash memory. Un flash memory baigi neatšķirās no tā e-proma, bet viņai ir vairāki veidi. Tur ir NAND un NOR logic gate visādi. Flash memory cell. Viņam ir atšķirība tā, ka viņai ir bišķi citādāk viss saorganizēts. Tur ir kaut kā krustām tie lasīšanas līnijas un bitu līnijas. Varbūt baigi tur tā nestāstīšu. Nav tik daudz laika, varat izlasīt internetā. Bet idejiski tur ir tā, ka flash atmiņā parasti ir uztaisīts tā, ka viņa ir blīvāka, mazāk kvadrātcentimetri vajadzīgi, lai ierakstītu to pašu bitu skaitu salīdzinājumā ar e-promu. Viņai tas memory density daudz augstāks. Bet, lai viņu nodzēstu, jūs varat nodzēst nevis pa 1 baitam, bet jums jādzēš uzreiz viens page. Flash atmiņā tā tad ir. Viņi ir saorganizēti pa baitiem, praktiski vienmēr. Baiti ir sakārtoti tādā lietā, ko sauc page. Piemēram, 2048 baiti,
uz page. Tātad viens page sastāv no 2048 baitiem, piemēram, 2 kilobaitiem. Tālāk page ir sakārtoti segmentos vai sektoros. Es tagad neatceros, man liekas, segmentos. Un, piemēram, viens segments ir tur kaut kādi 8 kilobaiti vai tur 64 kilobaiti. Labi, pieņemsim 64 kilobaiti. Un jūs varat izvēlēties izdzēst visu lapu vai arī izdzēst visu segmentu, un arī ir tāds bulk arrays, kad izdzēš pilnīgi visu flashu. Bet arī tātad flash atmiņā to nolietošanos maksā tā izdzēšanas reize. Un flash atmiņa, viņai ir augstāks atmiņas blīvums, vairāk bitus tur vienā kvadrātcentimetrā iespiest, bet viņu var izdzēst, piemēram, 10,000 reižu vai 20,000 reižu, bet tas ir arī viss. Un pēc tam viņai tas izolators ir tā nolietots, ka viņš vairs tos bitus netur un tur ierakstās nepareizi. Lūk, tātad flash un EEPROMs ir tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas, piemēram, programmas atmiņas saglabāšanai vai USB flashkās un tā tālāk. Lūk, un RAM savukārt ir savas tehnoloģijas, 2 veidi, jau īstenībā 3 veidi. Par RAM runājot, ir tā saucamais static RAM. Static RAM īstenībā ir ļoti līdzīgs tiem CPU reģistriem. Viņš vienkārši sastāv no D-tipa flip-flopiem. Tātad static RAM. Kāpēc to sauc par static RAM? Tur ir kaut kas blah corporation, static RAM. Come on, kāpēc nav Wikipēdijas raksts? Static random access memory, kur ir blah, blah, blah. Tātad static RAMs. Pārsvarā viņš sastāv no flip-flopiem, vienkārši no atmiņas šūnām. Un pluss ir tāds, ka viņā ieraksta kaut ko, un nekas nav jādara, vienkārši tas bits tur stāv. Un tāpēc to sauc par static boring, tur nekas nenotiek un tā tālāk. Bet, kā mēs skatījāmies, katrs bits tam D-type flip-flopam, piemēram, aizņēma 40 tranzistorus, ja es nekļūdos. Katrs bits. Jā, tātad 8 biti ir 4x8, 320 tranzistori un tā tālāk. Viņš diezgan daudz vietas aizņem un daudz resursus. Un tad otrs veids ir DRAM vai arī DDR. Tātad tas ir tas, ko izmanto kompjos. Un dynamic RAM nozīmē to, ka katram bitam, manuprāt, tiek izmantots tikai viens tranzistors. Blah, blah, blah. DDR. Apstīsimies, varbūt kāda bilde. Bet katrai atmiņas šūnai izmanto vienu tranzistoru, bet viņš visu laiku, tas tranzistors lēnām, tas gates izlādējas tajā DDR-amā. Un tāpēc, piemēram, apmēram 16 reizes sekundē ir katrs bits DDR-amā jānolasa un jāieraksta vēlreiz, pirms viņš ir izgaisis, pirms viņš ir pārslēdzies uz pretējo. Un tātad Dynamic RAM priekšrocība ir tāda, ka viņš ir notiecīgi 40 reizes mazāk vietas aizņem. Jums vajag uz cietā diska uzlodēt nevis 40 čipus, bet tikai vienu čipu. Bet viņš ir jārefrešo visu laiku, un tāpēc viņš tērē elektrību visu laiku. Teiksim, CPU, ja jūs apturat kloku signālu, viņam RAMs glabājās static RAMā,
kurš vienkārši stāv savā pozīcijā un nekas nenotiek. Savukārt kompim, ja jūs apturat CPU, tad DRAMam ir jāturpina refrešoties. Man liekas, 16 reizes sekundē viņš refrešojās. Visi biti jānolasa un jāpāraksta sevi atpakaļ vēlreiz iekšā, jo citādi tie bitu, tas lauktranzistoru lādiņš izlādēsies un pazudīs, un tas bits būs nepareizs. Nu, lūk, tāpēc DRAMu izmanto kompjos un SRAMu izmanto procesoros. Ja? Tā. Tas ir par RAMu un viņa tehnoloģijām, static RAM un dynamic RAM. Kas mums vēl ir? Tātad SSD, man liekas, viņš baigi neatšķirās no tās flash atmiņas. Un viņa ir programmas atmiņas veids, mēs varētu tā uzskatīt. ROMu mēs izrunājām, flash atmiņu izrunājām, cietais disks, to jūs zinat droši vien. Nu, teiksim, ja mēs runājam HDD, tur glabā vienkārši magnētiskā diskā informācija operatīvā. Un viena lieta, ko es gribu, lai jūs no šodienas paņemat sev sirsniņās, ka ir jauns tāds progresīvs RAM veids, un tas ir FRAM. Un FRAM ir ferroelectric RAM, kurā bits tiek uzglabāts nevis lauktranzistora tanī gate signālā, kur caur izolātoru viņš ir jāizsit cauri, un tāpēc tas gates nolietojās, tas izolators nolietojas. Bet FRAMā informācija tiek saglabāta magnētiskā laukā, tur ir kaut kāds magnetizējams slānītis, kuru jūs ar elektrību varat ar līdzspriegumu samagnetizēt kaut kādā vienā virzienā, un viņš paliek tāds samagnetizēts, it kā esot novērtēts, ka tas nomagnetizētais metāls paliek pareizi magnetizēts kaut kādus 157 gadus. Jā. Man liekas, ka EEPROMs savus bitus aizmirst ātrāk, bet es negribu sev melot. Un tad tas magnētiskais lauks ļauj saglabāt tos bitus. Electric RAM. Ok. Electric RAM. Ferroelectric RAM. Te ir vairāk rakstīts par viņu. Tur ir ferroelektrisks materiāls, kurš tiek nomagnetizēts. Un vienkārši tanī brīdī, kad mēs gribam nolasīt bitu, tad tas nolasīšanas signāls tiek izlaists caur tam ferroelektriskajam slānītim. Un, ja viņš ir samagnetizēts, tad strāvai ir grūtāk iziet cauri, jo ir kaut kāds pastāvošs pretēji, piemēram, vērsts magnētiskais lauks, tāpēc tā strāva ir mazāka. Un savukārt, ja viņš ir samagnetizēts pretējā virzienā, tad viņa ir lielāka. Un tādā veidā var atšķirt, vai tur bija rakstīts viennieks vai nulle. Vienīgā problēma ar ferroelectric RAM ir tāda, un tad sanāk tā, ka viņš it kā ir rams, bet viņš tāpat laikā atcerās savu bita stāvokli arī pēc elektrības atslēgšanas. Un ir pat mikrokontroleri Texas instrumentam, kurā viss rams ir ferroelectric RAM. Līdz ar to pat, ja jūs ieslēdzat mikrokontroleri, noraustās elektrību vai kaut kas tam līdzīgs, mikrokontroleris var atcerēties datus starp ieslēgšanas, izslēgšanas reizēm, viņam nav jālodē klāt atsevišķs ārējs EEPROMs, vai tur iekšējā flešā kaut kā tur mistiski viss jāraksta. Viņā var saglabāt iekšā ramā skaitļus, izslēgt elektrību, ieslēgt un zināt, ka tur būs tas pats skaitlīts. Vienīgā problēma ar ferromagnetic ramu ir tā, ka tanī brīdī, kad bits tiek nolasīts, tad tas ferroelektriskais materiāls tiek atmagnetizēts uz to virzienu, kurā plūda strāva. Līdz ar to pēc bita nolasīšanas tur iekšā ir mehānisms, kurš samagnetizē atkal pareizi to ferroelectric ramu. Ja? Tātad viņš ir foršs ar to, ka viņam ir augsts atmiņas blīvums, tātad maz vietas viņš aizņem, viņš ir pēc izmēriem, viņš ir principā salīdzināms flash atmiņai. Ja? Tātad pa bita līniju tiek sūtīta iekšā strāva, tad
atkarībā no tā ferroelektrika magnetizācijas virziena tā strāva vai ir liela vai maza. Un vienīgi nolasīšanas laikā viņš tiek atmagnetizēts, un tad ir mehānisms, kurš viņu samagnetizē atpakaļ iepriekšējā virzienā. Un viņu var nopirkt, un viņš ir riktīgi foršs, un viņam piekļuvas laiks ir momentāns, tur nav kaut kā tur baigi lēni vai ilgi kaut kas jādara. Rakstīšanas laiks arī ir momentāns, riktīgi ātrs. Viņš ir ļoti, ļoti blīvs, tā kā viņš ir daudzreiz labāks par e-promu, kurš, piemēram, no rakstīšanas, lasīšanas nodeldējās un iziet no ierindas īstenībā salīdzinoši ātri. Tad vienīgā problēma, ka viņš ir bišķi padārgs, jā. Tad mēs varam iet kaut kādā, nezinu, tme.eu, no Polijas var viņu pasūtīt. TME diezgan labs īstenībā internetu veikals. Tur daudz kas nav, bet tas, kas tur ir lētāks. Un mēs, piemēram, varam ierakstīt e-prom. Blā. Nezinu. Blā. Atmiņas e-proms. Un piemēram, sakārtot pēc cenas. Mums ir kaut kāds e-proms, kur 256 baiti, viņš maksā 10 centus. Tagad apstīsimies, cik maksā EFRAM, kuru īstenībā TME var nopirkt. Credit Circuits, FRAM, rekur ir. Rekrutēks instruments mikrokontroleri ar EFRAM iekšā iebūvēt. Un šito mēs sakārtosim pēc cenas. Pats lētākais EFRAMs ar 512 baitiem maksā €46. Un savukārt pats lētākais e-proms, te var atrast arī ar 512 baitiem, maksā 11 centus. Tā kā jūs saprotat, kāpēc visa pasaule nav pārgājusi uz EFRAM. Tad tanī brīdī, kad jums jāizvēlas par čipu maksāt, teiksim, 11 centus vai €1,46 centus, labi, pie apjomiem tur €92. Un šeit pie apjomiem ir tur 6 centi. Tad, teiksim, cilvēki jau sāk domāt, ok, vai es gribu maksāt tik daudz par to e-framu, vai varbūt es varu darīt tā. Es e-promā atmiņā rakstu, teiksim, vienā vietā, pēc tam nākamajā. Tagad esmu aizrakstījis līdz galam, tad es tikai vienu reizi visu izdzēšu, un tad sāku rakstīt atkal no pirmās vietiņas. Un vienkārši tad, kad procesors resetējas, tad es eju cauri e-proma katram baitam, līdz es attopos pie 0xFF, kas ir nodzēsts ROMs, un tad es paņemu vienu baitu iepriekš to vērtību, piemēram. Labi, es nevaru ierakstīt 0xFF tanī e-promā, tanī gadījumā, bet es varu ietaupīt veselu eiro uz to iekārtas cenu, un tie eiro salasās. Jūs, tā, kad sāksiet projektēt iekārtas, jūs redzēsiet, ka €1 par vienu čipu, €1 par otru čipu, €1 par relēju, €1 par diodi, un beigās, tie eiro salasās, tāpēc lielākā daļa cilvēku tomēr cenšas pirkt pēc iespējas lētākus čipus, un tāpēc tie e-promi tomēr joprojām tiek ļoti, ļoti, ļoti plaši izmantot, kaut arī EFRAMs ir tik daudz nenormāli reižu labāks. Lūk, vienkārši, ja jūs projektējat kaut kādu high-end, dārgu ierīci, varbūt pat savā veidā luksus ierīci, vai arī industriālu ierīci, piemēram, kaut kādu gudro elektrības vai gāzes skaitītāju, kuru cilvēks pirks vienu reizi, un viņam tur tas eiro uz priekšu atpakaļ varbūt tik ļoti neuztrauc, kā, piemēram, ja tas e-proms nojūksies, jums jābrauc uz objektu un jāmaina visa iekārta, tad tādos industriālos gadījumos, vai arī, kur, piemēram, iekārtē būs ļoti, ļoti grūti piekļūt, vai arī iekārtas nomaiņa būtu ļoti dārga, tad tanīs gadījumos jūs varat ielikt to EFRAMu. Jūs varat, jā, tas maksā bišķi papildus, bet jūs zinat, ka jūs viņā rakstīsiet un lasīsiet miljardiem reižu, un nekas viņam nenotiks. Jā, un savukārt e-promam 1 miljons reižu, kas var būt daudz, bet varbūt arī maz.
tur ir no svara. Ko nozīmē 1 miljons ierakstīšanas reižu? Piemēram, jūs izmantojat e-promu, lai uzskaitītu automašīnas nobrauktos kilometrus. Teiksim, nobraukt 1 miljonu kilometru, tas ir daudz, ja? Līdz ar to, nezinu, kaut kādi veci Mercedesi varbūt tikai var nobraukt 1 miljonu kilometru, lielākā daļa automašīnu nobrauc, tikai, nezinu, 200, 300, 400 tūkstošus kilometru, ja? Bet problēma ir tā, ka tajā e-promā jau netiek rakstīts iekšā kilometrs. Man liekas, tur tiek rakstīts ar kaut kādu metra precizitāti. Lai no tā, ka jūs, nezinu, tur ieslēdzat aizdedzi un jums laika gaitā ir tik daudz metri pazūd. Tā kā automašīnu un kravas mašīnas, man liekas, nobrauc vairāk nekā 1 miljons kilometru. Līdz ar to kravas mašīnās, piemēram, to e-promu vispār nevarētu izmantot. Un tad ir tāds e-prams. Vienkārši, lai jūs zinat, ka tāds arī ir. Vai arī flashatmiņa. Flashatmiņa arī viņu maz reižu var dzēst un rakstīt, bet tā kā viņa ir ļoti, ļoti liela, tad jūs varat rakstīt tā kā Windows operētāja sistēma. Ierakst kaut kādā vietā, pēc tam atzīmē, ka tajā vietā ir vecie dati un ieraksta nākamajā vietā. Un tad atzīmē, ka tur ir vecie dati aiznākamajā vietā un tā tālāk, un tādā veidā var samazināt to dzēšanas reižu skaitu. Lūk, tas būtu par procesoru atmiņām arī viss. Vienīgais, es gribu vēl pateikt, pēdējais vēl jāpaspēj pateikt, ir tas, ka Harvardas arhitektūra nav vienīgā, un Windows datoros un ARM procesoros tiek izmantot otra arhitektūra, kuru saucās Neumann arhitektūra. Un tajā ir vienkārši CPU un programmas atmiņa, un RAMs ir turpat, kur programmas atmiņa. Tajā pašā adrešu blokā. Viņi ir dalīti. Tas ir, piemēram, kompī. Kompī jūs jau nevarat prognozēt iepriekš, cik konkrētai programmai vajadzēs programmas atmiņu un cik viņai vajadzēs RAMu rezervēt. Un no cietā diska visa informācija tiek ielādēta RAMā, un RAMs vienkārši aiziet uz proci, un tad procis izpilda instrukcijas, un tur, kur ir datu bloks, tam viņš pārlec pāri, tur ir instrukcija vienkārši pārlec pāri nākamajam blokam, jo tur stāv dati, un tad turpina nākamās kaut kādas instrukcijas pildīt un tā tālāk. Līdz ar to RAMs un programmas atmiņa tiek tā kā dalīti. Programma memory un RAM ir vienā adrešu tā kā sarakstā. Un tas pats ir arī, tātad šitā saucas Von Neumann arhitektūra. Šitā. Un tātad tāds ir x86, x64 un arī ARM un arī MSP 430, man liekas, arī ir Neumann arhitektūra. Tātad viņā sanāk ir vienalga, kurā vietā rakstīt programmu, kurā ir rakstīti dati. Viņš vienkārši var jebkurā vietā rakstīt un lasīt. Bet ar zvaigznīti, jo īstenībā ARMs un MSP 430 viņi no programmas viedokļa izskatās pēc Neumann arhitektūras, bet fiziski īstenībā tāpat flashatmiņa ir sadalīta. Viņi vienkārši atrodas uz vienas tā kā datu kopnes. Tāpat sākuma kaut kādas adreses ir tikai programmas atmiņa, no kuras var tikai nolasīt un tikai ierakstīt, un RAMs atrodas pilnīgi citā vietā uz čipa. Viņam adreses sākas no tās vietas, kur beidzas programmas atmiņas adreses, bet viņā var lasīt un rakstīt, bet fiziski nav tā, ka jūs varat ARM procesorē jebkurā atmiņas vietā gan lasīt, gan rakstīt. Savukārt šitā arhitektūra ļauj, piemēram, ARM procesoriem izpildīt instrukcijas arī no RAMa. Piemēram, izdzēst visu programmas atmiņu. Jūs aizējat uz RAMu un no tā izdzēst visu programmas atmiņu un piemēram, nezinu, tur uzspridzināt to procesoru vai whatever. Bet, idejiski tā tad ir tādas divas arhitektūras, Harvardas un Neumana. Un katrai savi kaut kādi plusi, savi mīnusi, un vienkārši vēsturiski tā ir izvēlēts darīt vai nav izvēlēts darīt. ARM visi ir Neumann arhitektūrā. MSP 430 arī un Windows arī. Obvious reasons. Labi, ir kaut kādi jautājumi vēl? Varat rakstīt chatboxā vai ar balsi pajautāt.
Ja nav jautājumi, tad brīvi.